И грим, оно помогает раскрыть красоту, которая есть в каждом человеке. Я когда рисую, я попадаю абсолютно в другой мир, в котором возможно все, там нет границ. Там есть то, что есть. И то, что человек с этим делает, является его внутренним миром. Он в этот момент является самим собой, и, наверное, в этот момент он ближе всего к Богу. Varbūt man kādreiz kaut kā viss bija vienaldzīgi, bet tagad man vienkārši baigās prieks, ka vienalga, ko šeit darīt. Ir ceļš, man patīk, ka no tā māla veidojas, kaut kas veidojas, patīkams. Ikvienam cilvēkam, kurš savu sāpes līdz šim, savas problēmas ir izlicis graujot, postot, tad ļaut sajust prieku no radīšanas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tad, kad cilvēks sajūst to īsto prieku, kas ir patiešām, ka tu esi radījis kaut ko skaistu un vērtīgu, tad ir ļoti grūti atgriezties atpakaļ pie tiem suragātiem, kas ir bijuši līdz šim dzīvē. Tā ir tāda cilvēka atbilde uz kaut kādu tādu nospiestības stāvokli, kad cilvēks mēģina no šīs nospiestības sajūtas pacelties. Gan šiem notiesātājiem, gan jebkuru citu cilvēku, kas ir nonācis grūtā dzīves brīdī, ka viņš ir atradis pēkšņi sevī šo radošo dzirksti, kurā šīs savas sajūtas izpaust. Miers atnāk. Tā var viņam izstāstīt visu dusmu, visu, kas uz sirds. Parunāties ar viņu, un tad viņš tevi skatās. Mūsu izstādē, ko mēs arī šeit pa Svētā ģimenes mājās arī piedāvājam, ir atrast arī šādi cilvēki, kas ir bijuši izsūtījumā. Tāpatās arī dažādu dzejnieku, rakstnieku, citu pazīstamu sabiedrībā mākslinieku darbi, kas tieši tādās grūtās un varbūt arī tādās izaicinošās dzīves brīžos ir atraduši sevī to dzirksti, raduši arī savu spēku un iedvesmu tā brīža pārdzīvojums atspoguļot konkrētajos mākslas darbos. Pazīstamākie mākslinieki, kuru darbus redzam šajā izstādē, ir Juris Gagainis, Laura Ose, Magona Balejko, Agnese Ošlē, Evalds Vasiljevskis, Dina Ābele, Raimonda Strode un Valentīns Korņējevs. Рисуя картины, я просто получаю удовольствие. Но в этот момент происходит волшебство. Nav jau svarīgi, ko taisa, svarīgi, uz ko skatās, kad to taisa.